Hei, visi manā video vlogā. Kārtējs vakars un kārtēji atklājumi. Nepārāk laimojoši manam zelta gabaliņa kuzovam, bet iespēja tā sauktajam iepī, vai arī domāsim labas domas un viss sanāks. Rekura aizmugurēs lāgas stiprinājums. Protams, izskatās viss tā kā no kaut kādām Eģiptes kapenēm izvilkts arheologu. Bet reku man ir liels caurums. Šim caurumam tur nav jābūt. No tā kā necik. Un tad tagadējā doma man ir, ka es pamēģināšu lāgas stiprinājumu šo 1, 2, 3, 4 skrūvus atskrūvēt. Un tā teikt paskatīties, vai es varu normāli atbrīvot šo vietu, lai izmetinātu to stūri pa jaunu, jo, reāli man te būtu jāsapūš iekšā makrofleks pašlaik, jāizšpaktalē ciet un jāaizmirst. Bet, ja es domāju vēl 2-3 gadus ar šo mašīnu braukt, tad makrofleks tur sakrās mitrumu, visu sūdu tur sakrāsies un izpūs šī vieta tā, ka man beigās lāga ielīdīs iekšā. Un to es negribu, es gribu sataisīt labi, kā vienmēr, jo es savādāk negribu, un tāpēc man tagad būs vai nebūs. Tā kā maucam. Ir tā. Ir tā. Darbs nav varbūt baigi apjomīgs, bet papildus izmaksas tas būs. Pieņemsim aizmugurē zaldātiņš, jeb kā viņš tur saucās. Stabilizātoru atsaiti. Visticamāk, kad pie viena pārlasīšu arī šos skrūvus ir metams, es viņus mēģināju tirkšķini atvilkt vaļā. Es viņu uz riņķi varu pagriezt, bet es viņu nekādā variantā nevaru dabūt ārā. Un pie viena droši vien, ja jau reiz šī lielā buksa nonākusi apakšā, tad viņa arī, bet tagad parādīšu, kā izskatās tā vieta. No metināšanas viedokļa čābīgums uz čābīgumu. Šis vairs nav metāls, pie kā kaut ko var piemetināt. Es viņu pašlaik esmu atstājis vienkārši, lai saglabātu punktus. Līdz ar ko man tagad ir jāpadomā metode, kā ar ko pirmām kārtām vispār šo izgriezt ārā, jo te netiek klāt ar fleksi. Te labākajā gadījumā tiek klāt ar frēzīti. Un nav arī tā, ka es pieņemsim šajienu var atgriezt vaļā un tik klāt pie visa, jo redz, kur rēgojās jau grīda. Ja vien, protams, es negriežu grīdu vaļā. Protams, trakākajā gadījumā es griezīšu vaļā grīdu, lai varētu izmetināt, jo man vienkārši ir jāsaprot, vai es vispār šo varu izdarīt no apakšas, saglabājot šīs vietas, jo man viņas, jebkurā gadījumā, pieņemsim, es nojaušu, ko es varētu darīt, es varētu pamēģināt šo vietu kaut kā pieķert pie šejienes un nogriezt šeit, lai viņi man paliek kā punkts. Šī te kaut kā turās. Es apstītos, protams, viņi tiešām turās, bet arī viņi varētu šeit nogriezt nost, tā ka man tā skrūvja vieta paliek pie šīs sienas. Un tad es varētu kaut kā būvēt šeit augšu visu klāt, tā lai beigās man sanāk tikai nometināties, pieņemsim, ap uzgriežņiem. Bet man pašlaik nav varianti. Man ir sestdienas vakars, pēc pārgājiena man diezgan nestrādā galva. Manuprāt, šeit tāpatās es griezīšu vaļā, lai saprastu, kas darās šeit, viss šis sēns. Te es esmu iepriekš jau izmetinājies līdz šim stiprinājumam. Te šo jau es esmu pārmetinājis. Šeit man ir jau pārmetinātā siena, tā ir vispār no ritīgi bieza plakanzelža uztaisīta. Šim saturs vēl ir tīri ok, viņš ir biezs, garancija pats lanžerons saucamais. Bet, te ir diezgan kapi. Tas nozīmē to, ka man nāksies uzbūvēt atpakaļ lāgai stiprinājumu galu. Viņi bija tā kā pagriezt uz augšu.
Droši vien, ka nomainīšu bukses šitien. Kā jau teicu, es šo mazo caurumiņu, ko tur redzēju, varēju aizlāpīt ar makrofleksu. Bet ja es ar šo mašīnu plānoju braukt tos 2-3 gadus vēl, tad turiene sapūtu tieši dēļ kaut kāda ātrā, neadekvātā risinājuma. Tāpēc... tas, principā jau tas ir tikai darīšanas pēc. Darīšanas vaina, tā teikt. Ja tu tai vietai vari piekļūt labi, izgriežot grīdai stūri, tad vislabākais ir hops ātri uzraut augšā visus paklājus, tiešām izgriezt stūri grīdai, tad tu no augšas visam tiec klāt, tu redzi tās uzgriežņu vietas, visu. Tu vari izmetināt no iekšpuses visus bleķus, izveidot uzgriezni, iemetināt no iekšpuses visu čotkai izdarīt tā, ka tev nav nekāda čakara no apakšas pašlaik šeit. Jo no apakšas tu pārsvarā centies izdarīt tad, kad tu negribi jāties ar visu salonu, tur kaut kādu izjaukšanu vai ko. Bet šajā gadījumā tur nekā daudz nav no plasmasiem. Bet to es visu uzzināšu. Un izskatās, ka man skate nedaudz pabīdās tālāk. Vienkārši nav varianti, ir diezgan liels jāiedz. Bet šodien es metu mieru. Kā jau pie svētdienas ar gaišu galvu atnākšu un sākšu kaut ko darīt tālāk. Turpināšu darīt tālāk. Reku melna mute jau ir. Tad jau tas nozīmē, ka Rūdis svētdienā strādā. Jā, metāli nedaudz arī atradu. Tā tad redz, kur jau ir pirmās svītras, tā kā, kuras esmu tiešām izfrēzējis, un tur ir metāls pie kā metināties. Salonas izjaucu šitajā stūrī, bet sapratu, ka no salona puses neko daudz tur nevar izdarīt, tāpēc, ka te ir viss šitas stūris, tur ir dubultais rāmis un baigi klāt nemaz neteikt. Tāpēc taisīšu no apakšas, un šobrīd doma ir šeit uzlikt virsū uzreiz tādu plāksni, pirms tam piedzīt izot caurumus pareizās vietās, bišķiņ lielākus, kā šitie varbūt varēs izmetināt pēc tam, un uzlikt virsū nometināt šeit un nometināt šeit. Un tad skatīties, ko darīt ar šito cauro stūri, un kā, droši vien jau kaut kādā līdzīgā variantā, kā šito te otru pusi sametināt. Pagaidām izgriezīšu kaut kādu L veida dzelzi un šeit uzlikšu virsū un nometināšu. Nu, viss ir izmetināts šajā vietā. Viss ir nometināts. Neuzfilmēja īsti, kā izskatījās šuvīts. Tagad jau ar šuvi mastiku viss ir noķēpāts jau. Vēl uzpūtīšu pa virsu grubuli kaut kādu. Bet, tātad šī vieta viss ir sametināta. Arī caurumus es izmetināju. Viņas bija izurbis lielāks, izmetināju, viss tā izskatās. Bet es atradu vēl sapuvušu garanciju. Un šitas viss man ir, vēl te ir jāizgriež tālāk, jo te vēl joprojām ir rekord dušlaciņš. Un te ir dušlaciņš, tā kā te arī tālāk te ir stabilizātora atsaites stiprinājums, to es noņēmu nost. Kaut kur līdz šejienai ir jāiegriež jauna plāksni jāieliek iekšā. Es izskatos tā kā garāžu kompleksa profesors. Tātad, apakša ir sametināta, garancijas ir sametināts, atspēr lāgu gali sametināti, viss ir sametināts, nopiķots. Tagad ķeros klāt drausmu naktī, kas saucās manas durvis, abas priekšējās. Mainīt es viņas negribu pašlaik uz apskati, kā jau teicu, man ir donori ārā stāv, bet viņi ir jāliek normāli uz bukiem, jāmatē, jāpārkrāso un tad ir jānomaina. Pagaidām bez lielām tā kā dzīves pārdomām un blā 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 lieliem nopietniem lēmumiem gribu šīs pašas salipināt tīri uz apskati un neieguldot milzīgu laiku, piemēram. Bet laiku tāpatās tas prasīs, ko man vajag izdarīt. Un tad es parādīšu, par ko es apmēram runāju. Tā. Te ir vecs rītīgi uzstrasojis ar špakteli bijis. Tikko sāku slīpēt, viss nobira nost. Tā izskatās durvju stūvis. Viņa nav. Šeit nav. Iesim uz otru pusi. Un izskatās ļoti līdzīgi, vai ne?
Labi, šeit iekšpus ir labāk, te ir tā kā vairāk palicis no oriģinālā, te man būs vieglāk paņemt hops, uzķert vienu bleķi, visticamāk, ka šitādu te durvju formu izveidošu, tad pieķeršu šeit. Es vēl nezinu, es mēģināšu droši vien stikā uztaisīt. Tā pieķert, uztaisīt vienkārši to durvju kanti, lai viņi ir metāli, lai viņi nepiesienās, nedaudz špaktelīti pa virsu, krāsa pa virsu un miers. Nu, ot aizmirsu. Šodien atnācu ar tādu negara stāvokli, kaut ko sāku darīt. Sāku darīt un aizmirsu kaut ko pafilmēt, un durvju stūris izskatās šitā. Tas ir pilnīgi no jauna izlocīts, pilnīgi no jauna uzmetināts viss. Šits ir viss metāls, pilnīgs. Es paņēmu te vienkārši nozāģēju no stūri, piezāģēju 3 stūri plāksni, izlocīju viņu nedaudz leņķī, ar metinām un nometināju viņai to kanti, lai viņa nav galīgi asa. Šito kanti, ķipa, visu. Nu, tagad nozēķēju špakteli, lai pēc tam var apmēram piešpaktelēt visu līdzeni. Špaktelētājs es liels neesmu, un te es baigi arī nepiedaršos, jo, kā es jau teicu, man ir durvis rezervē, kuras visticamāk es lēnā garā pareizi smuki nokrāsošu, pārkrāsošu un tādu likšu šitien iekšā. Šis ir uz apskati. Vispār garāža izskatās drausmīgi. Viss pilns ar dubļiem, nokrāmēts ar visu čupās, kas man reāli riebjās. Savukārt, kas saistās ar šo pusi, tad te ir tā. Tā izskatās, kad es izgraizu, kur man uzlikt pa virsu visu jaunu. Nu, te ir, protams, pēc tam es ar šito cīnīšos, bet es sametinu apakšu, lai pēc tam mašīnu var nolikt uz riteņiem un ar šito jau ņemties, tad, kad netraucē visu šitas pacēlē tornis. Nu, ko, palika vēl pielīdzināt ar špakteli. Te visādas grumbas. Bet, nu, durvis izskatīsies tā. Forma ir, bleķis ir. Neko vairāk es te neplānoju pat baigi darīt, kā vien varbūt vēl pielabot to špakteli. Lai gan atkal jau, ja es plānoju mainīt tās durvis, tad varbūt nevajag pat čakarētos. Šeit arī ir jau pārmetināts, piešpaktelēts. Viss izskatās tā. Nekas kruts. Un nekas galīgi sūdīgs. Tur vēl apakšā pieslīpē. Nu, protams, tāda šī daļa. Šo es droši vien ne tā uzfeikošu priekš apskats. Nu, redzēs, varbūt arī es paņemšu un piemetināšu, pieķeršu no iekšpuses to metālu klāt. Galvenais jāizjauc durvis, būs jānoņem ap šifka. Un no iekšpuses tad ir jāapskatās, ko vispār te var izdarīt. Nu, un tagad rūgtā patiesība par pateiso šoferu puses durvju stāvokli. Tā. Nu, tā, nedaudz pie ručkas iebojājas metāls, kaut kur pazūd krāsojums. Un tad viņš klusītiņām nopūdē durvis līdz šādam līmenim. Nu, šobrīd tas izskatās šādi. Diezgan liels caurums. Nu, un tagad kā lai to rievu uztaisa. Turklāt man vēl nav atskaites punktu, šitas viss stūris bija nopuvis, te tā kā rādījus, tā kā iet tā līnija. Nu ko, mana ideja izskatās šitā. Piegriezts ir apmēram, tagad ar ripiņu ir jāiziet pa jaunu starpa, lai varētu smuki ar punktiņiem izmetināt cauri, nevis sapļakāt pa virsu un pēc tam noslīpēt visu atkal nost. Jo jāmetina ar ļoti mazu strāvu, tas sūds ir ļoti cietis no rūsas. Bet, nu jā, apmēram izskatīsies šitā. Aizkulises izskatās drausmīgāk. Tāds pa brutālo, bet es to lieku to maliņu, to aili tomēr izveidošu, jo pēc tam šitam te droši vien es uzlikšu uz kaut kādas līmes, drusciņu, lai tas mitrums neiet iekšā. Es laikam sāku pazaudēt vēlmi mēģināt šim konkrētajam Town & Country panākt vēl to vizuāli skaisto izskatu, jo
Nu, tad man būtu jāsāk mainīt durvis pēc durvīm un detaļu pēc detaļas. Jo šeit arī, principā jau es plānoju mainīt durvis, tad kāpēc es šitā čakarējos? Bet man vienkārši pašlaik nav laiks, lai glīti nokrāsotu donoru durvis. Tāpēc es burtiski jājos ar šitām durvīm. Nu, izskats ir tāds, nu tāds. Pašlaik gruntī vērojam ir kārtīgi paķoki. Bet, nu labi, es viņu vienkārši uzpūtu grunti, lai redzētu to reliefu visu un varētu piešpaktelēt, vēl pievilkt smalkošu pakteli. Ja vispār to vajag, varbūt to nevajag, varbūt ar visiem paķukiem var mierīgi atstāt, uzpūst pa virsu nepareizo zelta krāsu, tā kā es to izdarīju apakšā. Un fuck it vienkārši. Un braukt. Bet, nu, nu ir pilnīgi skaidrs, ka šī konkrētā mašīna tādu skaistu vizuālo izskatu vairs neiegūs. Nu, tas vienkārši nav jēgpilni, nav reāli un nav vajadzīgs. Tehniski es viņu uzturu perfektā stāvoklī. Bet, Nē, nu, ja paņem un ieliek ručku vietā, tad jau, nu, tā kā, nu, davai liecies vietā. Kas ir? Jāiemāc tās. Nu, es jau ručku vairs nedara. Nu, tā jau, kad ieliek ručku, nu, tad jau viss tā kā, nu, izskatās kā vajag, nu. Nu, tas ir sametināts. Tas nav špaktelēts. Tas nav makrofleks un vēl nezinu kāda mastika, lai sačītot. Tas viss ir sametināts, bet izskatās pēc sūda. Ir vienkārši, tad, kad tu dabūni labu buņģu, pieņemsim, es tagad skatos arī Vācijā, Spānijā, nu, cik vispār maksā visādi grandi un Town & Country un tā, pa cik varētu paņemt ar labu buņģu. Un tad varētu tiešām, tā kā, ja tu atdzen viņu šejienu, viņam buņģa tiešām laba, tad būtu jēga cīnīties par to labo izskatu arī. Ne tikai tehnisko daļu, bet arī labo izskatu. Nu, šito es nopirku kā kapsētu. Nu, tas nav 33. gada Buick vai vēl zinu kas, lai tu tiešām cīnītos un katru stūri, kas ir sapuvis, pārmetinātu restaurācijas līmenī, tā kā pārmetinātu tur visu taisnu, un tad tur arī piedurtos špaktelēšanai un krāsošanai. Šis ir tā kā lauku Belarusam sametināt to, kas viņam krīt nost. Vienīgais tas, kad viņu ir jāuztur arī vizuāli daudz labākā stāvoklī, tāpēc, kad ja tu galīgi kritiskā stāvoklī ar vizuālu aizbrauks uz apskatu, viņi tev iebāzīs trīnieku, pamatojot to ar koroziju vai kaut ko citu. Divnieku. Bet, nu, es droši vien nopirkšu kādu puslitru īsto krāsu, īsto toni. Un visas tās rūsas vietas vienkārši uz apskatī noslīpēšu un piepūtīšu, lai ir pareizajā krāsā, lai tā kopaina mašīnai nav tāda, ka tev tur ir divnieks pa kreiso spārni, divnieks pa labo spārni, divnieks pa to aizmugurējo spārni, divnieks pa to, divnieks pa slieksni, divnieks pa durvīm, divnieks vēl... Nu jā. Nē, divnieki jau nebūtu, vieniniekus salikt. Man negribās vienkārši, lai apskats izrakstā redzēt tur 15 vieniniekus par koroziju, katrai detaļai uzskaitīt. Tāpēc to apmēram vismaz krāsojumu es piepūtīšu uz apskatu, ok, bet ir pilnīgi skaidrs, ka šitas te līdīs ārā tagad tā rūsa pa visiem galiem, pa visām malām, visās vietās viņa krāsai cauri līdīs ārā un tagad sākās tā vienkārši cīņa par to, vai šim kuzovam vēl būs gads vai 2 vai varbūt 3. Tas arī viss. Šī mašīna savu stāstu beigs vienkārši ar to, kad man apniks viņu metināt, vai arī vienkārši būs kaut kāda vieta, kura vairs nebūs tā kā jēgpilni metināt, jo tas remonts paliks par traku tai mašīnas vērtībai kaut kādai. Vēl viena diena manā zelta gabaliņā, zelta stāstā. Šodien esmu ticis līdz krāsošanai. Cerams, ka
šis būs pēdējais video, šī video pēdējā daļa, kad es kaut ko krāsoju, slīpēju, špaktelēju un slīpēju un krāsoju, un ka pēc tam sekos jau tehniska apskata, bet pagaidām, cerams, ka es kārtējo reizi esmu nopircis pareizo krāsu, kur pagaidām baigi pareizi neizskatās, bet varbūt tā tikai izskatās. Un, jo manam Town & Country pēc katalogiem, pēc auto šiltas esošā koda tas nav īstais kods, tad sāk rakties pa katalogiem, tad šai mašīnai uzrādās 3 versijas, ir PTE, PTE T2, un tad ir kaut kāds šampanieša, kaut kāds tur vēl bija uzraksts. Tad tas 3. variants, it kā viņam tam šampanietim vajadzētu būt tieši šai krāsā, jo šī ir siltākā zelta krāsa no visiem 3 variantiem. Un es ceru, ka es esmu nopircis īsto un ka neizrādīsies, ka beigās tas T2 bija īstā krāsa. Bet pagaidām izskatās daudz sološi. Protams, nokrāsots būs kā sūds, pārējais būs sūdainas. Cerams, ka laka kaut cik pielabos to visu pārēju, bet es saku, šai bunģē vairs nav tādas vizuālas končas nākotnes, un es pat netaisos jāties ar to visu. Es vispār ceru, ka es skati iziešu ar pirmo reizi, ka man neatradīs vēl kādu caurumu, neurbinās ar pirkstu kaut kur es nebūšu atradis. Tehniski viss ir čībā, vizuāli viss ir kārtīgā kerzinēkā, tā kā mauc tālāk, krāsoju, lakoju un cerams, ka pēc tam būs kaut kāds rezultāts tam visam. Galvenais, mana ideja ir tāda, lai man neredz augstumpumpas pa visu šito te bodiju mašīnai, ka tur lien ārā tripers, tur lien ārā tripers, pie pagriezieniem tripers, ir tur augstumpumpas, sifilis un viss pārējais, bet lien ārā visos galos man jau šitā skatīties to visu, katru to sūdu, pieslīpēt, noslīpēt, lai varētu nokrāsot. Nu ko, izskatos izpūris kā kaut kāds psihs no bajāriem. Norūsējušo haubas priekšpus netaisīju, bet sāni visi ir nokrāsoti, nolakoti. Es tieši rādīšu tā, lai īsti tā kā pa gabalu izskatās, tā kā pa gabalu izskatās. Vienkārši unikum perfektum. Viss vienkārši čotka. Viss vienkārši durvis, viss stūri izskatās vienkārši perfekti. Tā kā vienkārši odziņi, viss sākas izskatās čotka. Un tad, kad es nobraukšu pa kaut kādiem putekļiem un dubļiem rītdien, viss izskatīsies vēl čotkāk. Tā kā rīt no rīta izdzīšu ārā savu zelta gabaliņu no garāžas. Nolikšu pagalmā, ar kārčeri smuki visu nomazgāšu, jo arī te uz loga virsū tagad ir kārtējis puteklis un tā kā no krāsas parasti veidojās tā migla. Nomainīts ir spuldzītis. Beigās zaldātiņas aizmugurē nenomainīju, jo kamēr tagad bija augšā, es apskatījos, ka viņi ir stingri un es viņus uz skati nemainīšu. Visu apakšu nopūtu ar eļļiņām. Tas tā kā es neatceros, vai Jurčiks protestēja toreiz to, vai neprotestēja, bet man tagad ir viss nopūsts ar eļļiņām, tā ka viss ir slapš. Rītdien nobraukšu pa putekli, pa zemes ceļu, viss smuki pārklāsies ar putekli un skatīsimies, vai man izlaidīs skati ar pirmo reizi. Apskatas rīts, tikai vakardien izdzinos ārā no garāžas, domādams, ka es baigi visas sataisījis un pilnīgi aizmirst par sarūsējušo bagažnieku vāku. Tāpēc tagad nāksies iedzīties vēl bišķiņ atpakaļ garāžā un kaut ko piekrāsot, bet tā kopumā nav tā, ka baigi krītā rūsas acīs, ja neskatās pašu priekšējā haubi, bet jā, tagad jāiebrauc garāžā ātri kaut kas vēl. Jāpiekrāso, jāpiešpaktelē, bišķiņ jāpievāta salons un tad var vēlēt uz skati. Un labā bremžguns aizmugurē nestrādā. Tā kā nāksies vēl kaut kur tankā lampiņu mainīt. Nu ko, jāiet pārģērbties, ieblēst vēl vienu kafiju un var doties uz apskati. Pēc sūda jau pamatīgi izskatās, bet šitas bagažnieku vāks tāpat ir jāmaina. Viņš ir nolietojies, savu nolietojies, bet vismaz krāsa tagad ir vienādi, nelien ārā, nelec acīs rūsas kaut kādi plankumi.
sabuktētās durvis jāmaina, jo tur tā spēkas iekšā ir un viņas es neiztaisnošu. Arka izskatās brutāli nošpaktelēta, īstenībā viņa ir nomīcīta un nošpaktelēta. Tā kā, ja viņš meklēs metāls tur ir. It kā visas gaismas arī pārbaudīja. Priekšējo haubu arī beigās bišķiņu uzpucēja. Te gan jāsaka, laka vēl ir lipīga, cerams, ka viņš neiegrāpsies. Cerams, ka viņa saulītē tagad nožūs, kamēr es taisīšos. Bet, nu, visumā nav baigi labā sajūta. Šādā steigā kaut ko darīt. Diezgan pretīgi. Bet, nu, tehniski visam vajadzētu būt kārtībā. Tā kā redzēsim, jāstaisās un tad jāmačī uz CSDD. Braukšu uz jauno CSDD. Es negribu būt tas bļāvējs, kas bļauj atlaist saimu, bet tad, kad es ieeju iekšā CSDD samaksāt par tehnisko apskatu, man ir tāds, nu, what the fuck vienkārši. Vienkārši liek visādas debīlas piemaksas un piemaksas. Nu, vēl debīlākus pozīcijas debīlākas nevar iekļaut. Atļaujas piedalīties ceļu satiksmē, piešķiršana transporta līdzekļa valsts tehniskajā apskatē. Nu jā, man piešķir atļauju aizbraukt. Paldies, kad es drīkstu aizbraukt līdz CSDD. Par to man ir jāsamaksā. Paldies! Šausmīgi daudz cilvēki ir iesaistīti tajā manā klikšķī. Viens dienas atļauju noformēt. Ļoti liels administratīvais darbs, es saprotu. Automatizācija mūsdienās neeksistē. Tur visur sēž tantes, kur viena paraksta papīru dod nākamai parakstīt un tad nākamai parakstīt. Un juristi vēl paraksta, es saprotu. Bet dodamies uz tehnisko apskati. Nu tad ko? Esmu pārģērbies, sataisījies, laka ir nožūsi. Nebūs lipīgi pirksti pieņēmējiem. Nu tā. Tāds viņš man izskatās šodien. Te pretīgi noticējumi. Tāpat nenoticējumi, tā krāsa kaut kā dīvaini tā. Nu nē, tie ir noticējumi, sabiezējumi tādi, bet nu, es saku, šitais bagažnieka klāks iet uz svalku. Tā kā laižam. Jā, jāsaka, kā man kā cilvēkam, kurš pirmo reizi uz šeit atbrauc, uzreiz nebija skaidrs. Iebraucot stāvvietā, ko nozīmē zona A, zona D vai vēl kaut kas. Tā sanāk, ka man ir, es varēju arī aplikācijā iestāties rindā, bet nu es šeit esmu pirmo reizi, tāpēc aizgājus mums apstīties, kā iekšā izskatās. Man ir numuriņš, ar ko es gāju tur pie kases, nu, lai gan man viss bija samaksāts, un tagad man pateica, ka man ir A zonā jāgaida šo te pašu numuriņu, kad izsauks. Kā viss laikam jau tāpat kā Rīgā, gan īsti tikai kaut kādas zonas, kur jāstāv. Nu, tagad tikai jāsagaida savs numuriņš, priekšā man ir 7, 4, 9, 4, 8... Sanāk, wow, 10 numuru priekšā. Bišķiņ būs jāpagaida. Bet nu neko nevar darīt. Bet nu jā, ar tām stāvētām te baigi šauri, es teiktu. Kaut kādā zonā es nostājos, cerams, ka šitā ir A zona. Pašā priekšā nelīdu, kas arī skaitās A zona. Nu jā, neko gaidam. Nedaudz bezsakaras numuriņu sistēmā. Man ir 359. Re, kur ir, es čekoju, nu, tagad neredzēs tur, karoči 755, kaut kāds 613, nu, 613 skaidrs, ka tā ir cita kaut kāda kategorija. 401 arī skaidrs kaut kas cits, tur 399, nu, skaidrs, tie nav manēji. Manēji ir 7. Bet tad hops, galā parādās, neredzu, bet 765, 768. Tā it kā es savu 759 jau būtu nokavējis. Stulbi kaut kā. Jo sanāk, kad te ir ritīgi, tad man jāsēž visu laiku jāčeko, ja es aiziet un, nezinu, uz toaleti atnāk atpakaļ, ko es īstenībā arī izdarīju. Tad es skatos, ka 755 un tajā galā jau 765, 768. Tā tad es reāli esmu nokavējis jau savu 759. Īstenībā nē, tur sanāk, ka tie 765 un 768, nezinu. Aizbrauc tikko Butka, tāds pussmagais, kurš atbrauca nesen.
Tātad tie var būt kaut kādai citai kategorijai, bet nedrīkst tā darīt, kad tik maza starpība ir 7. tā kā sērija numuram un tik maza starpība starp manu numuru un vispār cits nozīmes numuru. Kaut kā bišķiņ tīzli tad sanāk, tad tev reāli visu laiku jāsēž un jāblenž uz tiem cipariem, lai nesanāk tāds pārpratums. Nē, tagad ir tīzlumā laikam pīķis. Uz vienā rindā ir 758, kas ir numurs pirms manis, un tālāk 760, 768. Viņi ko jauktā secībā ņem? 761 tikko ieslēdzās. Tas gan ir kaut kā diezgan dīvaini. Tev tā kā varbūt blakus vārti 758 un 761. Tāds sev tā kā 759 jau būtu bijis. Pašlaik ir 761, 758, 401, 760, 768. Tāds bezsakars. Es jau jūtu, ka kaut kas nav kārtībā ar numuriem kārtējo reizi. Te bija 758. Es jau domāju, ka es esmu nākamais, un tagad visur ir pilnīgi 764, 760, 763, 761. Jau pēc mana numura visi numuri ir. Un es neesmu palaidis garām, es reāli visu laiku blenžu uz tiem stulbajiem numuriem. Tad kas viņa roku viņi vada, viņi var aizmirst, vienkārši vienu numuru izlaist, vai es esmu īpašs, vai kā tas notiek, es nesaprotu. Sēžu fucking neskrolējot telefonu, skatos uz numuriņiem un domāju, kā, bļeģ, strādā šitā jaunā fuckinā stacija, bļeģ. Un taču ir sajūta, ka kaut kas ar tiem numuriem nav pareizi. 754, 765, 757, 761, bļeģ, sajiet kopā no divām pusēm līdz manam ķipa numuriņam, un viņa nav. Es aizēju, saku, atvainojot, viņa roku vada, kāda tā sistēma ir? Jūsu numuriņš jau ir bijis. Bļeģ, pa kuru fucking laiku, kurā vietā, bļeģ? Iedeva prioritāro, bļeģ, sēž, ķipa, vadītājs nodaļas, kurš viss ir kārtībā, ir izsaukts vienmēr pagaid, mēs iedosim prioritāro. Bļeģ, fucking paldies, bļeģ, es tagad varu sēdēt vēl, bļeģ. Jobnuta sistēma. Vot tā, diemžēl, šoreiz nevarēšu palielīties, ka izgāju apskatu ar pirmo reizi, jo es tiešām nevarēju atrast klaboņu, tobišu brīvkustību kaut kur apakšā, man kaut kas klabinājās, un protams, es nekad neturētu aizdomās kreiso balstu šarnīru, jo es viņu principā pirms pusgada jaunu uzliku, bet tādā kreisais šarnīrs. Protams, vēl jau gadās, kad viņi nepareizi nosaka tieši, kas ļurkājās, bet es dzirdēju, ka man kaut kas tuknīja apakšā, bet es nevarēju atrast, lai to uzreiz sataisītu. Labi, šarnīru sataisīšu. Un, protams, vienmēr ir prikols ar uguņiem. Mājās nedega labais bremžugunis. Izņēmu ārā spuldzīti, skatos spuldzīti vesela. Notīrīju kontaktus, aizgāja, viss strādā. CSDD nospiež bremzes, bremžugunis nestrādā. Labais. Par to automātiski divnieks. Tā kā man ir 2 divnieki. 2 divnieki. Vieninieku ielika pie labā riteņa aizmugurē, tur, kur nāk bremžu trubiņa, viņa nāk tā kā ar plasmas klipšiem kopā ar ABS vadu. Viņas tur bišķiņi ļurīgas ir. Interesanti, ka ielika vieninieku par to, jo oriģinālajos stiprinājumos tā trubiņa ar to vadu stāv, bet kaut kas viņam likās pārāk ļurīgi. Par to ielika vieninieku. Teica, ka jānostiprina tomēr. Un, protams, ka virspusēja korozija. Uz mēnesi man ir slimības lapa. Tāpat jau jāceļ mašīna augšā, jānoregulē normāli tā savirzi, jo man velk uz labo pusi un attiecīgi stūri stāv nedaudz šķībi uz kreiso pusi, kas man baigi nepatīk. Bet, par tiem fakinējiem numuriņiem, come on, un ja liekas citreiz, ka tā tikai ar mani notiek, un es varbūt tiešām nezinu, kurā brīdī, bet varēju nepamanīt, tad izrādās, es
pakonsultējos ar draugiem, kas te ir bijuši, un šādi gadījumi jau ir bijuši arī viņiem. Tā kā varbūt tas cilvēks, nezinu, uzspieda pogu 2 reizes un bija kling, un nākamais numuriņš. Jo es redzēju, nu zin kā, tad, kad nāk tava numuriņā tūms jau, tu jau ritīgi seko līdzi. Nu līdz 5-8 aizgāja, nu nebija 5-9, aizgāja tālāk otrs galds, no 65 nokāpa lejā līdz 60. Nu nebija. Ja jau reiz viņi saka, jā, bet viņi tur varot dažādiem transporta līdzekļiem būt jauktā secībā. Okei, taisiet savu fucking jaukto secību, bet citiem transporta līdzekļu veidiem iedodiet citu numuru sēriju. Nu, lai nav jāčakarē prāts. Viegliet, tad lai iet ar to 7. sēriju. Ja ir kaut kāds cits agregāts vai cits vai piekabi vai vienalga kas, nu dodiet 8. 9. sēriju. Nu tev neizies. Tev ir cik fiziski mašīnas var iziet dienas laikā. Cik loģiski ir atkal, nu, tā kā nulēt no sākuma to skaitļu rindu. Tā kā, nu, var šito atrisināt, var šito sakārtot, bet neviens to nedarīs, jo kādam liekas, ka tas viss ir super ērti un super pareizi. Bet es gribēju kauties, es biju tik dusmīgs. Nu, bļāviens, nu kāds var būt tik ilgi un pacietīgi, tu gaidi, tu blendz uz tiem numuriem, jo tu saproti jau, ka tur ir lažs, ka tev ir visu laiku jāblendž. Tu jau nestāv rindā uz vārtiem, tu stāvi parkingā un gaidi, kuros vārtos tev parādīsies numurs. Un pēc tās visas 2 stundas vai cik es nosēdēju, koncentrējies uz tiem fuckinējiem numuriem, tavs numurs vienkārši nav bijis. Nu, ideāli. Bet nu neko, 2 divnieki un skati atkal vojam uz gadu būs, tā kā viss kārtībā. Tagad, jā, jābrauc beidzot pastrādāt. Tā kā, davai, čau!